mēs esam arī pietuvojušies dienas kulminācijai, lielajai galvenajai balvai, bet jūs jau zināt, tad, kad būs tā balva, tad būs ziedi, un tad būs sveikšana, un telefons zvanīs, un WhatsAppā kritīs iekšā tie sveicieni, un neviens neklausīsies neko, kas notiks uz skatuves. Un es jums to nepārmetu. Tieši tāpēc mēs tā viltīgi dienas kopsavilkumu uztaisīsim pirms mēs pasniedzam to gada balvu. Un es, protams, varētu mēģināt to darīt no savas puses, bet man netuvu tik labi tā neizdosies kā Dacei. Aicināsim viņu atpakaļ uz skatuves. Jā, mēs tā kā tuvojamies noslēgumam, ne? Un palikusi vēl galvenā intriga, gada balva. Un tā kā visi, kas ir runājuši šodien, ir atnesuši daudz vērtīgas informācijas, daudz arī tādas iedvesmojošas lietas, ja? Bet mans uzdevums ir savilkt, tādu maz uztaisīt kopsavilkumu tam, kas vispār šeit šodien, kas šeit bija. 3 vaļi, 3 kārtīgas paneļa diskusijas, vai ne? Un visas viņas bija vērtīgas ar redzējumu, ar pieredzi, un arī ar jaunu informāciju. Ja pamanījāt, cik daudzās reizēs, gan mazākuma balsojuma diskusijā, gan jautājumā par grābekļiem, parādījās daudz, varbūt pat nedzirdēti jautājumi, kas līdz šim, nebija izskanējuši. Tad kā deķīša pacelšana. Ja? Mēs tikām skaidrībā par to, ka tūlīt, praktiski novembrī, mēs tiksim pie jaunas atbalsta programmas, kura būs vēl draudzīgāka. Selīna par to stāstīja, un šobrīd valdības gaiteņos vēl notiek pēdējās saskaņošanas. 25. gadā būs jau daudz motivējošāki apstākļi, pie kuriem varēs saņemt finansējumu, precīzāk mērķēti atbalsti, Latgale, precīzāk mērķēts atbalsts. Nākamā lieta PVN, kas bija kā sāpošs zops daudziem, attiecināms, neattiecināms izmaksas. Arī šis jautājums, man liekas, ka šobrīd jau ir ieguvis diezgan tādu jau motivējošu to vidi, lai tajā tiktu pieņemta lēmuma. Daudz diskutējām, un man liekas, ka visas dienas garumā mēs gājām cauri mazākuma balsojumam. Gan pieminot par atslēgām, kuras varbūt nederēs visos gadījumos, gan runājot par mazākumu balsojumu kā vienu no jautājumiem, kur vienā no pirmajām reizēm ir ekonomikas ministrija saņēmusi tiešām atbalstošu paldies par to, ka vispār šāds likums ir pieņemts. Tā ka var jābūt, ka viņš ir derīgs. Un no 1. novembra tie, kas ļoti gaida šo likumu spēkā stājoties, varbūt tiešām pratīgi pielietos šīs savas tiesības, ko likumdevējs būs devis. Riski arī iezīmējās. Piekrītiet? Bija riski. Kā tu bez tiem? Bet nevelti Mārtiņš mūs pacēla deķīti un pastāstīja, ka šis pārvaldnieka atbildības, jeb pienākumu jautājums arī šobrīd ir virzībā, un tas arī kaut kādā veidā dos risinājumu, arī varbūt arī uz ietekmi uz ēku energoefektivitāti un uz atjaunošanas jautājumiem. Drošība, tad mēs sadzirdējām drošību no Aijas. Aija īpaši uz to uzsvēra un teica, ka varbūt, ka būtu bijis pavisam savādāk, ja tas mazākuma balsojums būtu kādu laiku atpakaļ, tad daudzas ēkas varbūt nebūtu tādā stāvoklī, kādā viņas ir šobrīd. Tā ka šobrīd arī kopības identifikācijas jautājums izskanēja. Mēs sadzirdējām, ka arī tas ir kaut kas, kas pavisam drīz startēs. Tas nozīmē, ka kopība iegūs jau kaut kādu skaidrāku apveidu, tādu kā reģistrāciju, bet tas gan nebūs uzņēmuma reģistrs, tas būs būvniecības informācijas sistēmas reģistrs. Un runājot par būvniecības informācijas sistēmu, ko mēs sadzirdējām, Latgale ir pirmajā vietā. Viņi visvairāk interesējās. Ievērojot, ka Rēzekne bija tā, kur Iveta teica, ka vislielākā interese ir un meklējot risinājumus, kā strādāt ar šo. Daudz interesantas informācijas mums nesa Mārtiņš, runājot par digitāliem rīkiem un modernām tehnoloģijām, bet tam tādā ļoti interesantā iepakojumā, kas lika ļoti rūpīgi padomāt patiešām tās iespējas un izmantot. Edgara uzdevums bija mūs ievest energoefektivitātes pakalpojumu līgumu smalkumos, un to viņš ļoti labi izdarīja.
Rīgas mājokļi, mēs arī pietiekam daudz labas informācijas uzņēmām, jo Rīga ļoti lepojās. Viņi saka, ka mēs esam praktiski vienīgie, kuriem ir savs mājokļu politikas dokuments, un šis mājokļu politikas dokuments tiek likts lietā. Ja? Un tie risinājumi, jūs redzējāt, ja, kādi risinājumi ir, cilvēki zvana un tiešām jautā, vai tā var būt. Ja? Tā ka daudz mums interesantu diskusiju, daudz interesantas informācijas, un jāsaka, ka tā informācija, ko mēs šeit šodien dzirdējām, ticiet man, viņa vēl nosēdīsies. Un katrs noteikti paņēma kaut ko, kas viņam ir svarīgs. Un jāsaka viena lieta, prezentācijas būs pieejamas. Tā ka paies kāds laiciņš, un tad jūs zinat, ka mājokļa mājaslapā jūs varat meklēt šīs prezentācijas, apskatīties un vēlreiz pārdomāt. Ja? Jo tiešām mums ir iespēja ne tikai jaunas lietas šeit uzzināt, viedokļus balstīt un pieredzē balstīts, jo man liekas, ka viena no interesantākajām diskusijām šodien bija galu galā, kā neuzkāpt uz grābekļa. Un šie stāsti, kā neuzkāpt uz grābekļa, bija patiešām ļoti interesanti. Ja? Mēs redzējām spožus epitetus, un tā pieredze, labā pieredze, ko mēs caur sakoptākiem mājokļiem gūstam, tā ir vēl viena milzīga vērtība. Un es domāju, ka nav neviens šeit zālē, kurš nebūtu gājis garām izstādes stendam un aplūkojis, kas tad ir tie 12 finālisti, kas tad ir tie sakoptākie pagalmi. Tā ka noteikti aicināšu arī nākamgad, un žūrija ir apsolījusi, ka nākamgad arī būs, ja? Un piedalīties, un dalīties un lepoties ar to, kas ir tas, ar ko mums jālepojās, lai tas ir kopības gars, kopības kods, kopības spēks. Laikam man ir viss. Un, es domāju, ka mums nav vēl noslēgums, jo mums vēl ir kūka, mums vēl ir gada balva, mums vēl ir milzīgs notikums. Vairāk stāva noslēgums. Tieši tā. Bet, Dats, piedod, es vēl tev nedaudz aizkavēšu uz skatuves. Mums sanāca arī uzdot jautājumu no Slido. Mēs prasījām cilvēkiem gan, kas ir mājoklis, bet mēs viņiem arī prasījām, kā viņi vērtē šo dienu. Un pirms tu mums ieskicēsi, kādi ir bijuši galvenie atslēgas vārdi tur, ko tu teiktu, ja mēs arī dienas noslēgumā palaistu Slido vēl vienreiz, lai pajautātu viņiem, kas visvairāk būs palicis atmiņā un ko varbūt viņi gribētu sadzirdēt šajā pašā laikā un vietā nākamgad no šīs skatuves. Jā, tā ir burvīga ideja. Jā, tas līdzīgi, kad iedodam kaut vienu ideju, kas ir tas, ar ko jūs noteikti šodien aiziesiet mājās, kas jums aizķērās īpaši. Bet, Edgar, pareizi tu saki, kāpēc gan nesavilkt kopā to? Jo varbūt tur bija kādi pārsteigumi. Bija. Man sapratu, bija pārsteigumi, es sūti izstāstīšu. Tātad atcerieties, kāds bija jautājums. Kas pietrūkst pārvaldīšanas jomā šobrīd? It kā vienkārši jautājums, kas meklē. Jūs zināt, kas ir pirmais top jautājums, top atbilde? Pārvaldnieki. Tātad profesionāļi pietrūkst? Pietrūkst, jā. Tāda ir atbilde, ka pietrūkst pārvaldnieki. Otrs, protams, ir, tas gan man laikam neizbrīnīja, iedzīvotāju neieinteresētība. Ja, ir vēl viens no atbildēm. Un trešajā vietā šobrīd ir atbildība. Ja, tad, kas pietrūkst atbildība. Te gan ir vairāki, kas ir gan pārvaldnieka atbildība, gan dzīvokļu īpašnieka atbildība. Šeit ir norādīts, bet tas atslēgas vārds ir atbildība. Tātad līdz atbildība, visticamāk. Strīsāk. No visiem iesaistītajiem. Tā arī būs. Jā, un arī, protams, un ceturtā vietā ir zināšanas, informācijas un aicinājums pārvaldniekiem saziņā būt aktīvākiem. Un tieši tāpēc šis pasākums ir domāts. Un tāpēc jūs visi pateiksiet paldies asociācijai Mājoklis par šo ieguldīto darbu. Dācei par lielisku kopsavilkumu. Nebūtu varējis to izdarīt labāk, un nemaz nebūtu mēģinājis. Paldies tev. Paldies. Un vēlreiz paldies visiem arī jūsu kolēģiem no asociācijas par šo ieguldīto darbu ikdienā un gatavojoties šim te pasākumam.